Tad 25. psalms šodien lūdzu. Dāvida dziesma. Mana dvēsele ilgojās, kungs, pēc tevis. Mans Dievs, uz tevis cerēju, nepamet mani kaunā, lai mani ienaidnieki par mani nepriecājās. Jo neviens, kas uz tevi gaida, nepaliek kaunā. Tie top kaunā, kas velti dodas uz viltību. Kungs, dari man zināmas tavus ceļus, māci man tavas tekas. Vadi mani tavā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans Dievs un pestītājs. Cauru dienu es tevis gaidu. Piemini, kungs, savu apžēlošanu un savu žēlastību, kas no mūžības. Nepiemini manas jaunības grēkus, nedz manas pārkāpšanas, bet piemini mani pēc tavas žēlastības, tavas lēnības dēļ, ak, kungs. Tas kungs ir labs un taisns, tāpēc viņš grēciniekiem māca to ceļu. Pazemīgos viņš vada taisnībā un māca pazemīgiem savu ceļu. Tā kunga ceļi visi ir žēlastība un patiesība tiem, kas tura viņa derību un liecību. Tava vārda dēļ, ak, kungs, piedod man noziegumu, jo tas ir liels. Kas ir tas, kas to kungu bīstas? Tam viņš mācīs to ceļu, kas uzņemams. Viņa dvēsele mitīs labumā, un viņa dzimums iemantos zemi. Tā kunga noslēpums ir pie tiem, kas viņu bīstas, un viņa derība tiem dod saprašanu. Manas acis vienmēr raugās uz to kungu, jo viņš izvilks manu kāju no tīkla. Griezies pie manis, un esi man žēlīgs, jo es esmu vientuls un bēdīgs. Mana sirds bailība ir varena liela, izved mani no manām bēdām. Uzlūko manas bēdas un manas mokas, un piedod visus manus grēkus. Redzi, ka man ir daudz ienaidnieku, un ka tie ar briesmīgu nīdēšanu mani ienīst. Pasargi manu dvēseli un izglāb mani. Nepamet mani kaunā, jo es paļaujos uz tevi. Sirds skaidrība un taisnība, lai mani pasargā, jo es gaidu uz tevi. Ak, Dievs, izpastī Izraēli no visām viņa bēdām. Slavēs un nav brīnišķīgs Dieva vārds, kas vada mūs cauri dzīvei, kas vada mūs vest cauri dzīvei. Un šis dzīves ceļš, kas mums ir priekšā, no vienas puses un no otras puses ceļš, par kuru mēs tad izvēlamies. Ja mēs pieminējam Bunjanu un to Svētceļnieku progress. Svētceļnieku progress, jā. Svētceļnieku ceļojums. Un tas ir ceļš, un tā ir. Un kādu ceļu mēs izvēlamies, no tā ir atkarīgs viss mūsu vispār dzīves rezultāts. Ja? Aizēj uz vienu kaut kādu vietu, tad piesakies, teiksim, darbā, ja viss dzīve pakļaujās tam. Aprec vienu sievu, ja kāda tā dzīve veidojās, ja meitene aprec vīru, kā tas veidojās, ja mēs aizējam skolā mācīties par kaut kādu amatu, ja vēl vairāk aizējam draudzē, uz kur draudz, tas mēs paējam zem tā apakšā. Tas ir pilnīgi viss tā kā tas dzīves ceļš, un kāds tad ir tas ceļš, kas tad mums ir jāiet, kāds tas ceļš jāiet, tas tik ļoti daudz ir atkarīgs, un jauniešiem tas ir tāds pārbaudījums, ir jaunībā pieņemt tāds lēmums, kas visu dzīvi ietekmē, un tas tik nopietni ir, ja? Viss, un arī tad, ko tad viss negrib darīt, ņemt kredītus un kaut ko, un kādu nesaprot, kas nozīmēs dzīvē vispār, ja? Kāds tam būs sekas, varbūt labi, protams, bet dažās gadījumos varbūt ir labi, bet atsakot, diezgan traki tas ir, bet, ja mēs runājam par nopietni par lietām, ja, tad mēs zinām, ka draudzes sekta sauc par ceļš arī kaut kādā sākuma posmā, ja, ceļš, kas ejams. Un ja es pats saku par sevīm, ka viņš ir ceļš, un tā ir tā būtiskā svarīgā lieta, kad tas nav notikums, ko mēs vienreiz izdarām, pieņemam, teiksim, lēmumu, kā mēs esam arī kādreiz piedalījušies visās tajās lietās, tu pasaki to pantiņu un noskaidrs tā kārtīgi un viss ir, tu esi visu paveicis, ja, bet nekā tam līdzīgi, ja, tas pat nav iesākums tam ceļām faktiski, ja, tā kā mēs esam arī piedalījušies pie tās mānīšanās arī savā ziņā, gan nebūs ļaunuma
Tas ir respektīvi ne ar ļaunumu, bet tādas vieglprātības. Nu, bet Dieva vārds runā mums diezgan daudz par ceļu, un šī te Dāvida dziesma 25. ir brīnišķīga šajā sakrā. Kungs, dari man zināms tavus ceļus, māci man tavas takas, ja? Un tas, patiesībā, iesākās, jo neviens, kas tev gaida, nepaliek kaunā. Tad viņš ir tas, kur mēs gaidām, kurš mūs vedīs, jeb arī kurš mums dos stiprumu pieņemt lēmumus, kas ir labi un pareizi. Un, kungs, dar man zināms tavas ceļus, māc man tavas takas, kāds ir tas viņa ceļš, kas ejams. Vadi man tavā patiesībā un māci man, jo tu esi mans Dievs. Un cauri dienas tevīm gaidīt uz viņu, tas ir paļāvība par to dzīvi, kas man darām, ja, kamēr es iegūstu kaut kādu tādu mieru, kas nāk no viņa, kādas lēmumus pieņemt kaut kādā vietā, lai darītu. Tas, faktiski tas tā fiziskā rīcība jau seko tam, ka mūsu acis ir lūkos uz to kungu, viņš mums dod arī mieru pieņemt kaut kādas lietas, kas ir jādara. Un tas kungs ir labs un taisnīgs, tāpēc viņš māca grēciniekus uz ceļa. Pazemīgos viņš vada taisnībā un māca pazemīgiem savu ceļu. Kunga ceļa viss ir žēlstība un patiesība tiem, kas tur viņa derību un liecību. Tur ir pilnīgi skaidri noteikumi, tā sakot, lai mēs varētu iet pa tā kunga ceļu. Tā ir dievbijība, pazemība un ne tikai dievbijība ir atzīt mūsu kļūdas, māca grēcinieks. Kurš ir grēcinieks? Tas, kurš atzīst, ka viņš ir grēcinieks šajā kontekstā, panīgi skaidri. Ja? Nevis tas, kurš ir salaists tūtā, ja? Bet tas, kurš atzīst, ka viņš ir grēcinieks. Šeit tas konteksts tā skaidri parāda. Viņš māca grēciniekus, tātad es esmu kļūdījies tur un grēcinieks, es nezinu, ko darīt, ja kungs palīdz. Ja? Pazemīgos, kas pazemojās viņa priekšā, viņš vada taisnībā, kas ir taisnībā darīt viņa prātu. Ja? Viņš māca pazemīgiem savu ceļu, kas pazemīgi padodās Dievam, ja? Un nevis paši sev. Nevis viņi paši lepni ir un pats visu zina, kā Ādams un Ieva. Tagad viņi iegūst to drošību, tādu pārliecību, iet savu ceļu, un tagad viņi būs līderi, un viss būs kārtībā. Viņi zinās visu, viņiem nevajag Dievu. Tas tieši pretējais. Ja? Lūk, viņš pazemīgiem māca tā kunga ceļa, viss ir žēlstība, patiesība tiem, kas tur viņa derību un liecību. Un paskat nopietnas lietas, tātad, kas tur viņa derība, tātad, kas ir ar viņu derībā. Ja? Viņa derībā un tur viņa liecība, tad tas, ko viņš saka par sevi, ja, ko viņš liecina, tas ir Dieva vārds. Vēl dēļ, kungs, piedod man noziegumu, tas ir liels, tas iet kopā ar visu šo spēja atgriezties no lietām, kuras mēs esam darījuši nepareizi, nožēlot tās, arī atzīt to, arī, ja vajag publiski. Un, ja tas publisko telpu, ja tas ietver, ja, protams, arī atbildības draudzes priekšā par to, kādu dzīvi mēs dzīvojam, ja tas dod liecību par draudzi un par Kristus vārdu, kas mājo draudzējiem. Nu, lūk, tad, kas ir, kas to kungu bīstas, tam viņš mācīs to ceļu, kas uzņemams. Dvēseli mitīs labumā, viņa dzimums iemanto zemi, paskat mūžīgā dzīvība priekšā, ja, tātad to ceļu viņš mācīs tiem, kas Dievu bīstās. Un tālāk iet par to, tātad, ka viņš viņu izglābs no visām viņa bēdām. Ja, to, kas sako viņam, viņš viņu izglābs no bēdām. Tātad tos, kas ir to viņa ceļa, tos viņš arī uzmana. Ja. Tā kunga noslēpums ir pie tiem, kas viņu bīstās, viņa derība, tiem dod saprašanu. Tad, kas ir viņu bijājās, tas nozīmē, ka dara to, ko kungs pavēla, ja, un paklaus viņam, ja arī tad, ja viņš no kaut ko darīs labi, viņš pieņem pārmācību. Ja.
Un es acis vienmēr raugās uz to kungu, jo viņš izvilks man kāju no tīkla. Šis ir tas veids, kā mēs tad ejam šo ceļu. Mūsu acis raugās uz to kungu. Jo uz viņu mēs varam paļauties. Kas tur būtu priekšā, mūsu sirds acis raugās uz viņu. Ja? Mūsu sirds ir koncentrējusies uz viņu, griezies pie manis, esmu žēlīgs, es esmu vientuls un bēdīgs. Un lūk, šeit uzlūko mans bēdas, mans mokas, piedod mans grēks. Daudz ir man ienaidnieki, pasargi man dvēseli, nepamet man kaunā. Sirds skaidrība un taisnība, lai man pasargā, jo es gaidu uz tevi. Tad turiet savu sirdi skaidrībā, dzīvot, cik mēs protam, pēc Dieva prāta. Nu, tas ir tāds rāmis, jeb karkas, kā tas, ko Dievvvārds saka par šo ceļu, kas ejams, un kā mēs manījām, ka šeit ir pieminēts ir Dieva apsolījums par mūžīgo dzīvību, ja tad iemantos zemi, apsolīto zemi. Mēs skatāmies uz jauno derību, mēs redzam cauri visur šīs pašas lietas, faktiski lielā mērā tajā aicinājumā, kurš mums ir dots. Ja? Un atgriežoties atkal varbūt pie Mateja 7, atlasīsim visbēr. Mateja 7. Es, ka mēs vieglprātīgi, kādreiz vieglprātīgi, bet neņem tā kā pietiekoši nopietni to. Mēs kā izlasām un saprotam, bet tajā mūsu tā dzīve kavējās tā kā no tiem vārdiem, ko mēs saprotam. Un tas Matejs Kalns prediķis arī beidzās ar to, ka kas dzird un dara, tie ir tie, kas aiziet galā. Ja? Tie, kas spēj pastāvēt arī pārbaudījumos un kas aiziet galā, respektīvi. Ja? Un daudz nopietnība ir tieši šajā sakarā. Interesantais tas, ko mēs jau minējām iepriekšās reizes, un atgādinājām to, ka Jēzus, kad viņš aicina cilvēks, viņš saka tos savus mācekļus, viņš saka, seko man, ja? Seko man, un atstāja visu, kas tev ir, faktiski seko man, un es to darīšu pat cilvēku zvejnieku. Tā kā dot uzdevumu cilvēkam, ja cilvēki dzīvē kaut kādu aicinājumu, kaut kādu darbu, ja? Nevis vienkārši es tagad glābsi, tu dari, ko tu gribi, un beigās mēs visi forši svinēsim baigo ballīti galā. Ja? Nu, tā apmēram tāds noskaņojums valda tajā populāra kristietībā, kas man brīžiem liekas, ka ir iepotēti, ja tiek iepotēti cilvēkiem pretēji svētiem rakstiem, un visi vienprātībā kliedz, jā, tas tā ir, un ja kāds saka, kas tā nav, šis plaks, vai esi, kas ir tāds, esi herētiķis. Es esmu dzirdējis tādus vārdus, arī sakām, kaut kur. Lūk, bet šeit ir diezgan skaidri tas, iet pa šauriem vārtiem, jo tie vārti ir plati, un ceļš ir plats, kas ir tas pazušana daudz, to, kas ar tiem iet, un tie vārti ir šauri, un ceļš, šāds tas ceļš, kas ir uz dzīvību, un maz to, kas to atrod. Ja? Un tu lītās seko brīdinājums par viltīgiem praviešiem, kas runā kaut ko citu. Un te ir gan vārti, tagad Jēzus ir vārti. Ja? Tad viņš skaidri saka, es esmu durvis. Ja? Kas ar manīm ieiet, tas atradīs dzīvību. Jāņa 10. Ja? Es esmu durvis pie avīm. Viss, kas pirms manas nākošie bija zagļu slepkavs, abas tiem nav klausījuši. Es esmu durvis, ja kas ar man ieiet, tas taps svēts, un tas ieies un izies un atradīs ganības. Tādies un mūžīgo dzīvību atsimezot. Un šeit arī tie paši vārdi. Ja? Un tad nekāds neviens cits ceļš nav derīgs, kā tikai viens tas ceļš, kurš ir sekojot Jēzum, ja es saku, seko man. Ja? Un šeit tālāk arī uz priekšu ir diezgan tāds instants par tiem viltīgiem praviešiem. Tad izskatās, ka viņiem viss ir kārtībā, bet viņu motīvi ir kaut kādi savādāki. Un kā to var redzēt pēc notikumiem, kas notiek pēc tam? Ja? Un kāds iznāk rezultāts no tā? Ja daudzi tā rezultātā atslābinās no tā mūžīgās dzīvības ceļa, ja? No sekošanas konkrētam Jēzum Kristum, nevis vispār kaut kas kristietībai, vispār kaut ko tādu, kad mēs visi kopā brīnišķīgi jūtamies, bet
mana personiskā sakošana Kristum, ja? Mana sapratne par to ceļu, ko viņš man ir devis, un man atbildība, kas manā dzīvē ir dot, ja? Un man lēmumi, kas man ir jāpieņem. Un manas attiecības ar Dievu, ja tā var teikt, bet ja mana sadarbība ar Dievu, kāda viņa ir mana personiskā, es Gince, jeb tu, kas tu esi, un tas nav vienkārši tāpat, tā nav kopīgā bezatbildība. Mēs visi ejam tad, tāpēc, ka visi iet tur. Un tas tur priekšā saka, ejam tur, nu tad visi ejam tur, redzēsim, kas notiks, ja? Tas interesantais ir tas, kas iznāk no tā. Ja mēs redzam, kad iznāk no tā, ka draudz ir bezatbildīgi pilnībā, ja? Un pakļaujās pasaules lietām, pasaules garam, mēs redzam, ka tur ir kaut ko vilcprāvieši, kaut gan viņi varbūt paši nemaz nezina, ka viņi vilcprāvieši. Es arī esmu daudz, varbūt, bet runājis dažādas lietas, kas nav bijušas labas, ja, tas ir kādas mānijas, ja. Jāatzīst, tas ir. Bet tas interesantais ir tas, ko es biju pievērst uzmanību, ir katrs labs koks nes labus augus, bet nelāgu koks nes nelāgus augus. Tātad, kā tad mēs varam būt, ja mums ir gājis visādi, kā mēs varētu būt tādi, kas nes savus labās augus, kas ir derīgi, ja? tas ir interesants jautājums. Jo tas jau ir rakstīts mums, lai mēs to ņemtu vērā. Tas ir Dieva dēls runā šos vārdus, un tas, kur rokās ir piedošana, tas, kur rokās ir mūsu mūžīgā dzīvība, tas, kurš pārvalda, kurš ir valdnieks par valdniekiem, ja? Viņš ir teicis šos vārdus nevis tādēļ, lai mēs uzjautrinātos par viņiem, ja? Ja arī pārnāt, cik svarīgi, bet tā kā šķiet, ka tā mēs tos darītu, ja? Tas ir kaut kas bišķiņ vairāk, un ka tur mums ir kaut kas no sevis jāpaņem nost, un kaut kas no viņa jāliek tajā vietā, ja? Aizliet sevi un sako man, Jēzus vārda pa lielam runājot, ja? Mums, labi augļi un nelāga koks. Tad tas labs koks un nelāga koks. Un no tā ir atkarīgi augļi. Augļi ir atkarīgi no tā koka. Tad ne tikai no tā, ko mēs darām vai mēs nedarām. Abi nes augļus. Ja? Tad mēs nesam augļus. Un nesam augļus, kaut ko izdarām. Ja? Piespiežamies un izdarām kaut kā tādu. Bet šeit ir kas, tad ir tas koks. Labs koks vai nelāga koks. Un es tā nelāga koks slēpjas vienkārši nederīgs. Ja? Nederīgs, kas dara kaut ko citu, kas ir korumpēts arī vienlaicīgi. Tas vārdiņš, kas aizmugurē. Ja? Un nav svētīgs. Ja? Kas mēs paši esam, lielā mērā nosaka to, kādus augļus mēs savā dzīvē nesam. Ja? Ne tikai, ko mēs darām, bet kas mēs esam. Ja? Tas, ko Jēzus saka tālāk, atkārtojot daudzākas reizes pēc kārtas to, ka tu saproti, nelabs koks nevar labus augļus nest. Ja? Tu saproti, labs koks nesīs labus augļus, un viņš nenesīs nelabus augļus. Tu saproti to? Tu saprati to? Un tā kā mēs mācām, jā, saprati. Ko tu saprati? Nezinu. Nezinu, ko es sapratu. Ir lieta, kad mums ir jābūt labam kokam. Tas ir tas aicinājums, ja? Kad mēs esam īstajā vietā un darām īsto darbu. Ja? Un tā mūsu būšana uz tā ceļa nosaka praktiski tajā kontekstā, ja, būšana uz šaurā ceļa, ja būšana uz platā ceļa arī nosaka to rezultātu. Ja, tas ir paskaidrojums tam ceļam, ja, šis te labais vai korumpētais koks. Lūk, un tas tālāk tas skaidrojums arī diezgan skaidri saka, ko tad Dievs saka par to. Mums pēc, ka Jēzus to visu 4 reizes pēc kārtas izstāstīs, cik tad bija, un tad viņš nobeidz to. Tāpēc pēc viņa augļiem mums to būs pazīt. Tātad jautājums, kā mums nebūt par tiem korumpētiem kokiem, ja? Kas neplējas augus. Un tas ir darīšana plus esamība. Ja?
Nekāds, kas uz mani saka, kungs, ies debesu valstībā, bet tas, kas man debesu tēva prāts dara. Tātad tas, kas izriet no tēva sekošanas Dieva gribai, sekošanas Kristum. Ja? Tad, ja mēs nesakojam Kristum un viņam nepiedarām faktiski, ja? Mēs nespējam neko labu izdarīt. Tas daudzkārtīgi to Jēzus atkārtoja, vai Jāņa 15, ja tas tāds. Daudz man sacīs arī dienā, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši savā vārdā. Vienreizēji labas lietas, ja pasties vēlns izdzinuši, tas jau gan ir pilnīgi skaidrs, ja. Liela brīnuma un zīmes pēdējās dienās notiks. Daudz vairāk atbildīšu, ko vēl tu gribi, ir augļi. Ir tie augļi. Ja kāds teiks, tādi man ir augļi. Es darīju lielus darbus, tu visi zini tagad mani pazīst, ja? Lūk, vēlns izdzinuši. Tas pilnīgi, kas tad var savādāk izdzīt vēlns, ja? To mēs skaidri zinām. Ja kāds teiks, ka tas neizdzen vēlns ar Dievu garu, tad lūk, tas būs grēkojis pret svēto garu. Tādas lietas mēs dzirdam, runājam, būtiskā veidā. Ja? Vai mēs tā vārdā neesam nākošas liecinos pravietošanu? Protams, tas tik populāri. Un tomēr tas ir nepieņemami. Tad Dievs saka, atbildēs, ja runā uz tiem tagad, arī uz mums tā skaitā. Ja? Es nekad jūs neesmu pazinis, ejiet nost no manis, jūs ļauna darītāji. Un tad šeit ir pazīšana, jeb būšana kopā ar to kungu, tas vārdiņš nozīmē. Tas ir viņam ilgstošā tagadne tam vārdam ir. Es jūs neesmu pazīnis, tas atkal tas, ko netulkojās no grieķu valodas. Ja? Es jūs neesmu pazīšanā ar jums. Es nekad neesmu ar jums pazīšanā. Tas būtiski, teiksim, mēģināt to kaut kā iztēlot to. Ja? Tad mēs neesam sakojuši viņam uz tā ceļa. Mēs neesam viņam aiz muguras gājuši. Ja? Mēs esam darījuši kaut ko citu. Un tas paskatījums tālāk ir, ejiet no manis jūs ļauna darītāji. Ļauna darītāji, tad kaut kā viens vai nāda trāpies. Ļauna darītāji. Tad jūs, kas strādājat, būtiskā tulkumā, jūs, kas strādājat bezlikumību, ja bez likuma, jūs neatkarīgie būtiski. Tu, kas dzīvo neatkarīgu dzīvi, tu, kas es pats sapratis, kā tu vari visu labi izdarīt, ja? Tu, kas dzīvo neatkarīgu dzīvi, neesi derīgs Dieva valstībai. Tu nevari to iet to ceļu. Bet vienīgais veids ir kā būt atkarīgam no Dieva. Tas ir ko psalms un viss pārējais saka, redz, tu vari neatkarīgi darīt liels darbus, izdzīt šitos te sliktos, ja? Vienreiz ir labs darbs. Un ko visu vēl darīt? Paveikt visu kaut ko. Ja tas ir neatkarīgi no Dieva darīts, tam vispār nav nekādas jēgas. Ja? Un ja tas, kad bija par to derību, tur tajā psalmā teikt, tas 5. Ja? Kas derībā, tad kur palika. Kas tur viņa derību un liecību. Ja? Tad, kas paliek viņa derībā, uzticams derībā. Ja? Tad piederība Dievam. Tā ir ļoti būtiska lieta, mūsu piederība viņam. Jo kas pieder viņam, tie sako viņam. Tu nevari sakot Dievam, ja tu viņam nepiederi vienkārši. Ja? Tev nav attiecības tādas, un viņam nav nekāda atbildība. Tu neesi teicis, kungs vadi mani. Ja? Es paiezu zem tavas autoritātes, es piederu tev. Kristus ir samaksājis savām asinīm par mums. Atpirkt mūs no pasaules, lai mēs piederam viņam. Un tad, kad mēs piederam viņam, tad mēs viņam kalpojam un viņam sakojam. Tas ir tas process šeit, kas notiek, un par ko arī lielā mērā runa. Ja? Vēlreiz atgriežamies pie to Mateja 10. Mēs pagājušajā runājām par pagājušā sapulcē par labās vēsts nešanu. Jāsaka, ka tas bija es ar interesi noklausījos pagājušās. Un es noklausīšos dažiem vēlreiz. Tas kaut kā iznāca tas saturs, kas prasa tādu garāku varbūt paskaidrojumu. Ja?
Bet šī ir viena no tās plāns, varbūt tās uz nākošiem laikiem, kas būtu jāapgūst, kas būtu jāsaprot. Ja var vienkārši to nodunāt visu, bet tas var nepalikt sirdī. Mēs neejam tam pakaļ, ja, ko Dieva vārds saka par to, kā mums būs dzīvot, kā mums būs kalpot praktiski Dievam, darīt to uzdevumu, ko viņš mums ir uzdevis. Ja. Lūk, šī ir viena lieta, tad piederība viņam un sekošana viņam, kas no tā izriet. Ja. Matejas 10, 24, nolasīsim dažas vietas no Mateja 10, tad viņš izsūta mācekļus. Ja. Tad mēs lasījām pagājušreiz, bet lasīsim mazliet priekš, ne 24, ne 26. Māceklis nav augstāks par savu mācītāju, nedz kalps par savu kungu. Tas ir māceklim gan, kad tas top kā viņa mācītājs un kalps kā viņa kungs. Kad tie to namu kungu saukuši Belcebulu, tad jo vairāk viņa saimi. Tāpēc nebīstaties no tiem, jo nekas nav apslēpts, kas nenāks gaismā, nedz slepens, kas netaps zināms. Ko es jums saku tumsībā, to runājiet gaismā, un kas jums klusiņām sacīts ausī, to sludinājiet uz jumtiem. Un nebīstaties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut, bet bīstaties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē. Nu jā, tad tas ir, es runāju ar tulkošanas speciālistiem, prasīju, kāpēc tad šeit nav lielais burtis, kā mēs to visu saprast, ja bīstaties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē. Tad kādam burtam tur ir jābūt. Ja? No tā, kas tas ir. Vēlns iznāk no šitā. Vēlns var nomaitāt ellē kaut ko, ja? Ja, tas ir Dievs, par ko šeit teica. Un tad mēs varam tikai atšķirt King James vēl kaut kāds cits, tad tā rakstīts arī. Bet ne par to stāsts. Tad šeit ir, es varam redzēt to, kad māceklis, kad top kā viņa mācītājs un kalps kā viņa kungs. Ja namu kungu saukuši par Belcebulu, jo vairāk viņa saimi. Mēs esam viņa saimi, uz kuru attiecās viss tas, kas attiecās uz Kristu arī zem šajā pasaulē. Ja mēs esam viņa saime, viņa īpašums faktiski, viņa piederoši viņam. Ja? Tas ir gan māceklis, gan kalps vienlaicīgi, un es tā vārda kalps, slēpjas vārds lietiski dulas, kas ir vergs arī. Ja? Tad vergs, kalps vienā vārdā, ja? Un tā caur jaunēdarībai. Māceklim gan, ka viņš to kā mācītājs, ja? Tu nekad nevar paaugstināties pāri par to, ja? Tu nekad nevar zināt labāk par to, kas tevi mācīja. Ja? Tu man tik tālu pamācīji, tagad es visu zinu. Ja? Kurā brīdī tas nonāk, es, ka visu zinu, tajā brīdī mēs atkabinamies no Dieva un ejam savu ceļu, ja, esam neatkarīgie gājēji. Tas nav derīgi priekš viņa darbu, vienalga, ko mēs darītu. Mēs varam tikai tad iegūt rezultātu, kas ir par svētību cilvēkiem un kas pagodina kungu un mūs vērt pretī dzīvībā, ja mēs esam atkarīgi no Dieva, ja mēs viņam sekojam, lai arī mēs zinām, kas ir jādara. Ja mēs domājam, ka mēs zinām, mēs nedrīkstam pazaudēt šo atkarību, šo kalpa un mācekļa atkarību. Ja? Nu, lūk, tātad, ja pasaule ir saukusi mūsu kungu par Belcebulu, ja par vēlnību kaut kādiem neliešiem, ja? Tad nav nekāds brīnums, ka tas notiks arī ar mums, un no tā nav jābīstās. Tā lieta iet kopā. Un šeit tas konflikts, viņš eksistē, ja, tad, kā mēs pagājušajā runājām. Ja, šis konflikts ir, un šis konflikts mūs noliek pozīcijā, kur vai nu mēs esam kompromisāti pasauli, saka, nav tik traki, mēs neesam tie tur, kā viņš to sauc, kāds tas ir? Fanātiķi, jā. Mēs esam normāli cilvēki, mēs esam tā kā normāls, nozīmē pasaules cilvēki, ja? Nu, mēs taču neiesim darīt tādas lietas, par ko pasaules smējās, stulbi taču. Kas tad mums klausīsies? Viņi vienkārši smiesies par mums, ja? Un mēs rezultātā nokļūstam ārpus Dieva ceļa, ārpus viņa saimes, ja? Šis ir traka nodaļa, un traka nodaļa tādēļ, ka tu sako tādas lietas. Es izlaiduši gabalu, vienkārši netērēt laiku tāds.
kad palika 34, no 34. Mēs esam tagad uz priekšlūdus, kā gribam. Nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu nācis mieru atnest, bet zobenu. Es esmu nācis cilvēku savest ienaidā ar viņa tēvu, un meitu ar viņas mātu, un vedeklu ar viņas vīra māti. Un cilvēki ienaidnieki būs viņa paša mājas ļaudis. Kas tēvu un mātu vairāk mīļo nekā mani, tas manis nav vērts. Un kas dēlu vai meitu vairāk mīļo nekā mani, tas manis nav vērts. Un kas savu krustu uz sevi neņem un man neiet pakaļ, tas manis nav vērts. Kas savu dzīvību atrod, tam tā zudīs. Un kam manis dēļ dzīvība zūd, tas to atradīs. Lūk, gribās teikt āmen, vai ne? Ja arī negribās teikt āmen. Grūti pateikt āmen šeit, vai ne? Bet tas ir tā nopietnība, ko nozīmē piederēt Dievam un ko nozīmē sakot Kristum. Tas ir pret visu pasauli, tur nav pasauli nekā darīšana. Ne? Tu piederi tam kungam un nevis pasaulē. Tu nepiederi sev. Es zinu, ka kad mēs piederam sev, mēs reāli piederam pasaulē. Ja mēs darām to, kas ir ērti un patīkami. Un tā kā Ādams un Ieva, vai tad Vāns viņam teica, nu piederi man. Dari to, ko es tev teikšu. Nu, sako man. Viņš teica, sako sev. Sako savā izvēlē. Un tad nokļūst viņa nagos. Un viss vienkārši notiek elementāri tas no pirmajām dienām. Un kad mēs sakojam Kristum, tad mēs nonākam tajā vietā, kur asina nažas. Tā kā sik no pusēm, ja? Bēž tev, kamēr tu paliek asis, ja? Un tās ir tās situācijas, kas mūs bēdž, ja? Kad, par ko tu būsi tagad? Stāvēs par Kristiem? Nē. Darīs to, kas ir sekošana viņam, viņa vārds, jeb nē. Un visi nē, ko tu kad viens sāni kad otrs sāni, ja? Un kad mēs tad paliekam, ja? Un šeit ir pilnīgi trakas lietas. Nu, kaut kas iedomājieties. Es neesmu nācis nest mieru virs zemes. Kas to ir atradis, kur tādas lietas runāt? Vai tad Kristus mums nemāca kaunas prediķī svētīgi mieru nesēji, ja? Un kas tad tas tās ir? Ko mēs aizmirsīsim tagad no viņiem, ja? Tas ir tas pasaules, tas veids, kādā pasauli cilvēku aizmāna projām no sakošanas Dievu vārdam. Nemēģināt saprast, ko viņš runā. Tam, kas grib sakot Kristum, viņš saka, jā, viss tavu vārdi ir pareizi, es nesaprotu. Kāpēc? Ja? Tā kā mācekļi teica, ka viņš visiem tiem sakotājiem teica, kas neēd manu miesu, nedzer manas asinis, tam nav dzīvība. Un viens nesaprot. Un visi aiziet, un mācekļi neiet. Un Jēzus viņiem prasa, ko jūs neiet? Bet tev ir dzīvības vārdi. Mēs nesaprotam, bet tev ir dzīvības vārdi. Tāpat arī mums ir jāstāsta uz svētiem rakstiem. Tev ir dzīvības vārdi. Tas ir patiesība, ko tu runā. Ja es nesaprotu, tā ir mana problēma. Lūdzu, palīdzi man, pamāci man. Ir šeit tāpat. No viņa nākšanas neiznāk miers. Tu ienāc iekšā pasaulē, neesot pasaules cilvēks, ja? Tu pieder Kristum. Tu sako viņam, tu dari to, ko viņš tev teica, lai dari, nevis to, ko kā pasaules spriež, kā viņi domā. Ja? Tas iznāk tik ļoti savādāk, kad pasaules saka, ko tu jaucies vidū, kāpēc mums jauc visu mūsu kārtības skaisto, mūsu ilūzijas te Putini, ja? Kāpēc mēs taču noskaitījām dzejolīt, mēs jau darījām, mēs ejam uz debesim, ko tu mums nāc visu? Kas tur visi pirms mums ir gājuši elli, un tu vienīgais zini, kas ir pareizi, ja? Tas, ka tā rakstīts svētos rakstos, tas tā kā neinteresē pēkšņi. Tu nevari nejauši aiziet. Mūžīgā dzīvībā. Tas ir tas pa lielam kaut kādā aspektā, ko saka svētie raksti. Tu nevari nokļūt ar baru kopā. Tā ir tava atbildība. Nu, lūk, tātad es neesmu, tad būs ienaids, ja? Tad vienkārši tā tas ir, ja? Bet tas tālākais, ko viņš paskaidro, kur ir tas sālas tam visam, kas savu krustu uz sevi
neņem. Un man neiet pakaļ, tas manis nav vērts. Tu nemaz neesi vērts, lai sakotu viņam. Tas izklausās pilnīgi radikāli, ne, kā tas bija fanātiski. Vienkārši totāls fanātisms kaut kāds. Nenormāli tas ir. Ko tas nozīmē? Savu krustu uz sevi neņem, man neiet pakaļ, tas manis nav vērts, kas savu dzīvību atrod, tam tā zudīs. Ko tas nozīmē? Mēs jūtamies labi, mums viss kārtībā, mums ir pašpārliecinātība, mēs visu zinām, kā neatrod dzīvību. Es eju uz dzīvību, viss ir kārtībā. Ka manis dēļ dzīvības zūb, tas tu atradīs. Tad, kas man neiet pakaļ, savu krustu neņem svīm, kas sev neaizliedz citā vietā rakstīts, ja? Kas nevis sev iet pakaļ, bet viņam iet pakaļ. Ja, tad ir būtiski liela atšķirība. Tad, vai es esmu atkarīgs vai neatkarīgs no tā kunga. Lai arī es zinu, kas ir jādara, lai es zinu, kas būtu jādara, vienalga man jābūt atkarīgam no tā kungs. Varbūt, ka es nespēju saprot, kurā brīdī tas ir jādara, ko es zinu, kas ir jādara. Varbūt tas nemaz nav jādara, ja. Lai kā tu visu zinātu, kungs, bez tevis es nevaru neko labi izdarīt, vienkārši tā sapratne. Kungs, nesakojot tev, bez tevis, nesot tevī, jeb kāds dažādos vārdos to iesaprast. Jēzus apraksta. Es vienkārši, tavs vārds saka, es nevaru izdarīt labi bez tevis. Lai es zinu visu kaut ko. Vai tev nav pietiekoši? Viņš saka, tu nevari pats. Varbūt tas ir tikai tas, ka nebūšana kopā ar viņu tajā vietā ir nederīga. Un iespējams, ka tieši tā arī ir. Nebūšana kopā ar Kristu tajā darbā un uzdevumā, kas jādara, jau ir garām. Vienreiz viņš tā saka, kāpēc mums domāt savādāk? Kāpēc? Tāpēc, ka pasaule tā saka, tāpēc, ka pasaules visas tās idejas tā runāja. Matei 19, tas pats arī runājās priekš. Un te 19. Te iet runa par labais mācītāji, kas varam darīt, lai iemantojam mūžīgo dzīvību. Varbūt lasām to, jā. Redzi, no 16. Un redzi, viens piegājis uz viņu sacīja, labais mācītāji, ko laba man būs darīt, lai es dabūju mūžīgo dzīvošanu. Un viņš uz to sacīja, ko tu mani sauc par labu? Neviens nav labs, kā vien tas vienīgais Dievs. Bet, ja tu gribi dzīvībā ieiet, tad turi tos baušļus. Tas uz viņu saka, kādus? Un Jēzus sacīja, šos, tev nebūs nokaut, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs nepatiesu liecību dot. Godā savu tēvu un māti, un tev būs savu tuvāk mīlēt kā sevi pašu. Tas jauneklis uz viņu saka, visu to es esmu turējis no savas jaunības. Kā man vēl trūkst? Jēzus uz to sacīja, ja tu gribi būt pilnīgs, tad noej, pārdod, kas tev ir, un dod nabagiem, tad tev būs manta debesīs, un tad nāc, staigā man pakaļ. Bet tas jauneklis šo vārdu dzirdējis aizgāja noskums, jo tam bija daudz mantas. Bet Jēzus saviem mācekļiem sacīja, patiesi es jums saku, bagāts grūti ieies debesu valstībā. Un atkal es jums saku, vieglāki ir kamielim iet caur adatas aci, nekā bagātam kļūt Dieva valstībā. Un to dzirdējuši viņu mācekļi ļoti pārbijās un sacīja, kas tad var kļūt debesu valstībā? Un Jēzus tos uzlūkoja un uz tiem sacīja, cilvēki to neiespēja, bet Dievam visas lietas iespējams. Nu, tad ir kā viss kārtībā. Ja? Viņš darīs visu, kas tajā laikā viņiem bija, cik viņš to saprot. Kā viņš to saprot, kā viņš mīlēja savus tuvākos, kā viņš to darīja. Viņš to darīja pats no sevis, atsimredzot kaut kā. Nu, tā var saprast, ja? Bet viss būtu it kā labi. Viņš saka, kas tad tev ir jādara, lai tu tomēr ieiet valstībā? Viņš saka, nu, kas man vēl trūkst? Viņš saka, viss to darīt. Kas man, ja tu gribi būt pilnīgs, tad noejam pārdot, kas tev ir, dod nabagiem, tev būs manta debesīs, nāc un staigā man pakaļ. Atsakies no tā, kas tev ir. Ja arī tā kontekstā atsakies no tā, kas tu esi bijis, ja? Un sako Kristum.
Tur nav cita vienkārši ceļa tam, ja? Un par šo situāciju mēs varam teikt, jā, bet viņš jau visu darīja, viņš tikai negribēja iet pakaļ. Viņš saka, bagātie grūti ieies, ja var teikt, gandrīz neieies. Un kas tā par bagātību? Tā ir dvēseles bagātība. Mēs esam bagāti, ja? Un Kalns Pēters sākās ar to svētīgi garā nabagi. Jums pieder, jūs esiet tajā valstībā. Un šeit ir, lūk, mūsu situācija tik bieži. Mēs esam bagāti. Kurš bija tā draudze tajā atklāsmes? Laodiķēs draudze. Mēs esam bagāti. Ja es saku, nekā tu neesi bagāts. Tev ir cauri faktiski, ja? Tu domā, ka tu esi bagāts tikai. Un mēs esam tik bieži tajā situācijā. Un tik daudz raksti par to runā, un mēs vienkārši ignorējam to vienu reizi. Mums ir pašiem savs viedoklis, kā ir pareizi, ja? Mēs tos balstīt. Bet šito es varu labāk saprast, kāpēc man jāraksta to, kas rakstīts. Šitā es būtu aptuveni, bet tas skaidrošais tulkums, es viņu varu labāk saprast. Tas ir paskaidrots, kaut kāds ir paskaidrojis savā izpratnē. Ko tad tas kungs īsti grib no mums, ja? Un šeit viņš saka, kas tad ir debes valstībā? Viņš saka, cilvēks to nespēja, bet Dievam viss lietas ir iespējams. Šeit viņš paskaidro tālāk. Varbūt ielasums beigām, jā. Tad Pēters atbildēdams uz viņu sacīja, redzi, mēs visu esam atstājuši un tev gājuši pakaļ. Kas mums par to būs? Bet Jēzus uz tiem sacīja, patiesi es jums saku, ka jūs, kas man pakaļ gājuši, tani atzimšanā, kad tas cilvēka dēls sēdēs uz sava godības krēsla, arī sēdēsiet uz 12 krēsliem un tiesāsiet tās 12 Izraēla ciltis. Un kas atstāja mājas, vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai sievu, vai bērns, vai tīrums, mana vārda dēļ, tas to ņems 100-kārtīgi un iemantos mūžīgu dzīvošanu. Bet daudzi, kas tie pirmie, būs tie pēdējie, un tie pēdējie būs tie pirmie. Tā ir sekošana Kristum nevis sev, nevis saviem priekšstatiem, nevis savām emocijām. Ja? Mani mīļie, ja? Es visu par viņiem samaksāšu. Tā kā, visu darīšu, tā kā, lai viņiem izpatiktu, ja būtu labi ar viņiem. Ja? Izskatot savu dzīvību. Tu zaudēji mūžīgo dzīvību. Nesako Kristum. Un mēs daudz labie cilvēki, tā sakot, krīt uz šīm lietām. Ja? Vai tad Jēzum ir vienalga, kas notiek ar taviem bērniem, ja taviem vecākiem? Nē, viņam nav vienalga. Ja mēs atsakamies sakot Jēzum un darām to, kas ir kaut kādu iemeslu dēļ mums labi, jeb kā mums šķiet labi priekš tiem mūsu jaunajiem vai daļiem māsām, vai kas var būt. Ja? Bet vai tas kungs nezina labāk, kas ir labi? Varbūt, ka viņš zina labāk. Un ja nu pēkšņi viņš zina labāk, ja nu pēkšņi tikai tas, ka mēs to darām neatkarīgi labu, nav derīgi nekur, tas nāk arī viņiem paslikt. Protams, kas nāk viņiem paslikt, ja mēs nedarām to, ko Dievs grib, kas ir labi un pareizi. Viņš tāpatās mīl visus cilvēkus, kā mēs mīlam visus mūsu mīļos. Ja? Viņš negrib, ka neviens no viņiem pazūd. Nevis, ka viņiem ir ērti šim mirklī. Liela grūtība mums tā ir visiem. Un paskat, un šodien atkal viens ir ievads to nodaļas strīpu. Un nākošā nodaļa sāks ar paskaidrojumu. Iepriekšējā. Izlasam ne visus priekš, bet maz gabaliņu. Jo debes valstība ir kā kāds namatēvs, kas no rīta agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīna kalnā. Un saderējis ar tiem strādniekiem par vienu sudraba grasi par dienas algu, viņš tos nosūtīja savā vīna kalnā. Un izgājis ap 3. stundu, viņš redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam, un uz tiem sacīja, noiet arī jūs vīna kalnā, es jums došu, kas nākas. Un tie nogāja. Atkal viņš izgāja ap 6. un 9. stundu un darīja tāpat. Tas beidzās tādā veidā, ka tie pēdējie, kas strādāja tikai 1 stundu, dabūja to pašu algu pirmie un tie pirmie kurnēji. Un viņš teica, kā gribu tā dara. Bet paskat, kas te notiek? Te ir paskaidrojums, šis ir paskaidrojums, kas ir iepriekšējā nodaļā rakstīts.
iepriekšējā nodaļā ir rakstīts, par sakošanu Kristum. Patiesi es jums saku, ka jūs esat man sakojuši jaunā dzimšanā, tādā jaunajā dzīvībā, pēc atzimšanas, no augšienes, kas ir man sekojuši, ja? Esoši kopā vienā garā, ja? Vienā ceļā, vienā lietā, ja? Vienā uzdevumā. Tiem viņš to stāsta visu. Jā, jums jāatstāja brāļu, māsas un kas tur ir bērni, kas tur dara kaut ko citu, ir vecāki. Un tālāk turpina. Daudzi, kas pirmie būs pēdējie būs pirmie, viņš tagad skaidro, jo debes valstība ir kā nama tēvs, kas no rīta izgāja, strādnieks drēd savu vienā kalnā. Kurš ir tas strādnieks? Mēs esam tie strādnieki. Būšana Dieva valstībā ir būšana strādniekam, darīt viņa darbu, kas ir tā kunga darbs. Jo tas kungs rūpējas par saviem strādniekiem, par saviem kalpiem, nevis par svešiem kalpiem. Tas ir viņš, kas rūpējās par saviem kalpiem. Viņiem liek strādāt, dod uzdevumu, viņi var iet un viņi var neiet. Tas ir tas interesantais. Viņi izvēlās paši to. Tie strādnieki, debes valstība, noīrē, jeb algo strādniekus, tevi un mani. Nu, jā. Lukas 17. vieta, ka mēs esam vairākas reizes cilvēki, daudzas reizes cilvēki, bet ir lietas, kas tiek pamestas kaut kā novārtā. Šī ir viena vietām. Lukas 17 no 5. Nav Lukas 17 no 5. Varētu būt. Un tie apustuļi uz to kungu sacīja, vairo mums ticību. Bet tas kungs sacīja, ja jums ticība būtu kā sinepju graudiņš, tad jūs varētu sacīt uz šo vīģes koku, izraujies ar saknēm un dēsties jūrā, un tas jums paklausītu. Un ja kādam jūsu starpā ir kalps, kas viņam ar un gana, vai viņš tam, kad tas no lauka nāk, sacīs, nāc tūdaļ un apsēdies, vai viņš tam nesacīs tā, sataisi man, ko es šo vakaru ēdīšu, apjozies un kalpo man, kamēr es ēdu un dzeru, un pēc tam arī tu ēdīsi un dzersi. Vai viņš tam kalpam pateiksies, ka tas ir darījis, kas tam bija pavēlēts? Nedomāju. Tā arī jūs, kad jūs visu esat darījuši, kas jums pavēlēts, tad sakāt, mēs esam nelietīgi kalpi, jo kas mums pienācās darīt, to esam darījuši. Jā, nelietīgi kalpi. Viesvalodā vadiņš dulos, kas ir vergi. Mums likās, ka Jēzus mums kalpo. Mēs ejam tu, viņš mums kalpo, mēs ejam tu, viņš mums kalpo, un šitā mēs ejam priekšu. Un ja tā nav. Jā, viņš mums nāk palīgā, viņš mums svēta daudzās dažādās lietās, mums ir tikai atliek pagriezties, un viņš mums svēta kaut kur, ja palīdz izdarīt lietas, ja mēs esam uz viņa ceļa. Bet tā mūsu pamata attieksme, šī bijība, par ko runā 25. psalms, šī pazemība viņa priekšā, šī atzīšana, ka es netieku galā pats, es esmu grēcinieks, ja? ka es daru pats, es kļūdos, ir mūsu pamata pozīcija. Un viņš tajā pozīcijā mūs sveita, nevis citā pozīcijā. Nevis līderismā viņš mūs sveita, bet pazemībā, kalpībā, atkarībā. Neatkarīgais, atkarīgais. Arī jūs, ka jūs visu esat darījuši, kas jums pavēlēts. To saka tas kungs. Un viņš saka tieši mācekļiem to. Kā viņiem vairot ticību? Tā, ka tu kalpo tam kungam. Tu piedzīvo kalpošanu viņam. Viņš darīs viss, kas ir pavēlēts, nevis to, ko viņš ir gribējis. Nevis neatkarīgi darīs, bet atnācis no kunga darba lauka. Ja? Nu, tagad gan viņš man kalpos. Nē. Pēkšņi nē. Jā, šad un tad mums kalpo arī, tas tā notiek. Bet tikai tad, kad mēs esam tajā pazemīgajā pozīcijā, kas ir atkarīgi. Ja? Neatkarīgiem nav vietas viņa ceļā.
Nu, lūk, kad jūs sakat visdarīšanas vēlas, tad sakat, mēs esam neliedīgi kalpi, paši par sevi nedarīgi kalpi. Jo, kas mums pienāca darīt, to mēs esam darījuši. Slāvi Jēzum. Un cik brīnišķīgs tas kungs ir, ka viņš mūs māca būt pazemīgiem, viņš mūs satriec visu mūsu čaulu to, lai no mums iztaisītu īstu Dievu kalpu, kas ir derīgi tagad un mūžībā. Ja mums tas nepatīk, tad mēs neesam derīgi to. Jo tādi, kādi mēs esam derīgi tikai būt, kur Ādams un Ieva gāja pa ceļu. Bet, lai mēs būtu derīgi tajā vietā, kur ir Kristus, arī Kristu viņš satrieca, ja mēs tā padomājam. Ja? Tas tik augsts aicinājums, kā viņš mūs aicina. Tik svēts un īsts un nopietns. Un mēs tik viegli platīgi. Mums šī pasaules kristietība uzbūdas tādus būdbuļus rāzā, par ko nerunā svētie raksti, nemaz. Bet tie raksti nav ļoti skaidra, tiešu valodu, ja mēs tā pulkojamies nopietni tam lietām. Jāņa 12, kas atkal 100 reizes pieminīja, kas savu dzīvību tur mīļ, tas to pazaudēs, kas savu dzīvību šī pasaulē ienīst, tas to patvērs uz mūžīgu dzīvošanu. Tad ne šeit ir rezultāts. Ja kāds man grib kalpot, ja kāds man grib kalpot, tas lai seko man. Lūk, kurā vietā tas ir. Kur es būšu, tad būs mans kalps. Ja kāds man kalpos, to mans tēvs cienīs. Nevis sev kalpot. Man ir tāda kalpošana. Fantastiski ideja. Jāņa 17. Es savu vārdu esmu tiem darījis cilvēkiem, ko tu man no pasaules esi devis. Tie bija tavi, un tu man tos esi devis, un tie tavus vārdus ir turējuši. Lai tālāk. Es viņos, un tu manī, un tie ir pilnīgi viens, lai pasaulē atzīst, ka tu man esi sūtījis, un tos mīlēsi, kā tu manis mīlēsi. Tēvs, es gribu, ka, kur es esmu, arī tie ir pie manis, ko tu man esi devis. Mēs esam doti Jēzum Kristum. Viņš mums ir samaksājis par mums, un tas ir tēva izvēle. Viņš ir aicinājis un nolicis tajā vietā. Un tā ir tāda izredzētība. Tā ir ekstrēma izredzētība. Kā, tas ir tur tajā radījumā, es pieminēju, es teicu, ka lai no tās sēklas, kas ir nokļūst sevis ķermenī, 1 no miljoniem ir izredzēts dzīvībai. Tu tas esi. Un arī šeit 1 no miljoniem tu esi izredzēts dzīvībai. Novērtēsim to augstu izredzētību mūžīgai dzīvībai. Cik daudziem cilvēkiem mēs mēģinām pateikt, un viņiem ne silts, ne augsts no tā, ko mēs runājam. Rādām viņiem, ko mēs mākam. bet vienalga. Pilnīgi vienalga. Bet tev izredzētība, tavs aicinājums, uz ko tu vari atsaukties un ko tu vari noraidīt. Ja? Jākab 4. Jūs laulības pārkāpējiem un laulības pārkāpējus, jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva nīšana? Mēs negribam dzirdēt šos vārdus. Jā. Tas neinteresē. Kas tad grib būt pasaules draugs, tas paliek Dievam par ienaidnieku. Mēs gribam būt tādi kā pasaulē. Pasaule mūs mīl. Un tad tu esi pasaulē, tu nepiediet tam kungam. Un viss. Beigas. Dzīvo labi šeit un pēc tam viss. Tāpat kā pasaulē. Ja? Ja neziniet, ka raksts vēl saka, ka Dieva gars, kas mājo mūsos, ir pārņemts līdz skaudībai. Ja arī būs kā tulkamā. To envy earnestly desiring the spirit that did dwell in us. Mēs viņam piederam. Un ja viņam nav vietas mūsos, ja mēs viņam nedodam vietu, templi sevī, tad viņš mūs atmet, jo viņam nav kompromiss šajā vietā. Tas kungs tevi atpirka. Svētam garam ir vieta mūsos. Mēs esam viņa templi. Vai mēs esam nederīgi. Svētais gars nav
Tie visi joki un izrādes, kas tiek taisīts. Tas ir Dievs pats, kurš dzīvo savu vārdu mūsos un dara lietas. Ja? Runā uz mums, pamāca mūsu stipri. Vai pēdējo, ko gribēju nolasīt, vēlties, protams, tas Jākab 4 turpinājums. Tad, padodieties Dievam, stāviet pretī vēlnam, viņš bēgs no jums. Padodieties Dievam, tas pats psalms. Mēs nolasām nolasīt no atklāsmes grāmatas 7. Otrā un 3. Un es redzēju citu eņģeli uzkāpjam no rīta puses, tam bija tā dzīvā Dieva zieģelis, un tas sauc ar stipru balsu uz tiem 4 eņģeļiem, kam vara bija dota samaitāt zemi un jūru, sacīdams. Nesamaitājiet ne zemi, ne jūru, ne kokus, tiekams mēs apzieģelēsim sava Dieva kalpus pie viņu pierēm. Jā. Tātad šis apzīmoks paglabā mūs no pasaules ļaunā. Viņš mūs paglabā tikai Habakukā arī tur bija, ko es pēc lasīs. Habakuk 3. nodaļā tas bija. Dusmībā tu samini zemi, badzībā tu sadragā tautas, tu izlāpt savus ļaudis, glābt savu svaidīto. Satriec bezdievīgā galva, atsakdams, līdz pat kašām kaklām. Viņš čērpiem tas satriec viņa karavīgu galvas un tam līdz priekšu. Izai glābt savus ļaudis. Šeit apzīmogosim, iekams mēs apzīmogosim mūsu kalpus pie viņu pierēm. Tātad tas zīmogs, tas ir drošība, būtiskā tulkojumā aizsardzība, noslēpt viņus, kā viņi dažādi lieto, ja? Jeb arī apliecināt, tad viss kopā vienā tajā vārdā. Un tas, ko tiek apzīmogot, ir kalpi jeb vergi. Nevis neatkarīgie, paštaisnie. Tie, kas ir zem viņi, kas viņam sako. Tie ir tie, ko ir panākuši aizsardzību nevis no miesas problēmām, bet gan no dzīvības zaudēšanas, no otrās nāves, no vēlna pievilšanas. Tad stipri un pastāvēt, neziet cauri. Kungs, lai mums arī palīdz.